Ja ņemam mūsiņu vārdu kā tādu, tad indoeiropiešu valodu senajā saknē apzīmējums ūsa ir saistīts ar jēdzienu gaismu. Un šo mēs redzam mūsiņā kā tādā, kā dievā, kā viņa galveno uzdevumu. Lai cik ūsiņš nepamatoti būtu, ja tā var teikt, pazemināts amatā un nospiest līdz tādam dievu kalpu līmenim, tomēr ir viena lieta, kas tomēr ūsiņam ir nākusi līdz pat mūsdienām, un ko mēs varam sastapt, piemēram, bērnu mācību grāmatās vai folkloras mācību grāmatās attiecībā uz ūsiņu, ko joprojām nav izdevies noslēpt tiem, kas mēģināja to darīt. Ūsiņš, saules vedējs. Mēs daudz runājām par to, ka mēs dzīvojam sistēmā, kurā saule ir galvenā. Pasaule norit pēc tā, kā saule notiek. Ūsiņš, saules vedējs. Šis jēdziens norāda, ka ūsiņa nozīme nevar pārvērtēt. Viņš pēc būtības ir gaismas nesējs. Ūsiņš ir gaismas dievs. Seno indoeiropiešu valodu pirmsaknēs apzīmējums ūs ir saistīts ar vārdu gaisma, ar jēdzienu gaisma. Tātad ūsiņš kā gaismas nesējs, gaismas vedējs. Un mums kā gaismas tautai būtu jāatceras un jāgodā viņš kā viens no mūsu svarīgākajiem dieviem. Tātad kā tas, kurš ved mums šurp, mums cilvēkiem gaismu. Es uzdrošinos teikt, ka ja latvieši atgrieztu ūsiņu nozīmi mūsu dievestībā un mūsu dzīvē īpaši svētkos, ja ūsiņš atkal tiktu celts godā un godināts atbilstoši viņa nozīmībai, mūsu latviešu dzīves būtiski uzlabotos un mūsu tauta kļūtu daudz spēcīgāka. Vai ūsiņām ir saistība ar zirgiem un bitēm? Jā, ir, taču ne ar bioloģisku dzīvnieku zirgs vai kukaina bita. Gan zirgs, gan bita ir nozīmīgi simboli mūsu dzīves ziņā, un zirgs kā tāds vai arī kumeļš kā simbols nes sevī nozīmi garīgā būtība. Tātad cilvēka garīgā būtība. Cilvēkam ir ķermenis, ja latviski sakot augums, tas, ko varam pataustīt, un mums ir arī garīgā būtība. Šī garīgā būtība simboliski ir zirgs jeb kumeļš. Līdz ar to ūsiņš, kā zirgu pārvaldnieks, ir nevis fizisku zirgu gans, bet uz ūsiņu attiecas cilvēku garīgās būtības kopšanu un attīstību. Iedomājieties, cik viņš ir nozīmīgs. Un tur, kur mēs sastopamies ar zirgu dzīšanu pieguļā, ar ūsiņu attiecībām ar zirgiem un pieguļniekiem, tas sakrālajā nozīmē, jeb dzīves ziņas nozīmē ir saistīts ar cilvēku vai cilvēku kā grupas vai visas tautas, garīgo attīstību un saistību ar sakrālajiem plāniem. Zirga ganīšana ir cilvēka sakrālās būtības uzturēšana un attīstīšana. Tātad tas, ko baro, tas ir dzīvs, tas kļūst varenāks, spēcīgāks, tas attīstās. Manas sakrālās būtības barošana ir viņas kā kumeļa ganīšana. Ūsiņš ir īpaši vēl viena iemesla pēc. Viņš ir vienīgais mūsu dievs, kas ir ne tikai dievs. Un to mēs saskatām uzmanīgi skatoties tautas dziesmas, kur mēs sastopamies ar tādu jēdzienu kā ūsiņš, vecais tēvs. Tātad kā ūsiņš, mūsu vecais tēvs. Ja fonētiski vēlamies, mēs varam uztvert to kā vecais tēvs, tātad tēva tēvs, varam uztvert to kā vecais tēvs, jebkurā gadījumā tā ir skaidra norāda uz to, ka viņš ir mūsu sencis. Tā ir norāda uz to, ka pēc būtības ūsiņš ir pirmlatvietis, ja mēs to saukstam tādā modernā apzīmējumā, vai precīzāk, viņš ir mūsu kā tautas pirmsākums. Šī ir ūsiņa otra, nemazāk svarīga nozīme. Ūsiņš ir mūsu saikni ar senčiem. Caur ūsiņu mēs enerģētiski saistamies ar mūsu kā ar tautas plānu. Caur viņu mēs gūstam un paturam un godājam senču zināšanas, viedumu, ko tās dod, un dzīvesveidu, kāds nu viņš mums bija, un kādu mēs viņu šodien spējam piekopt, spējam turēt, un kādu mēs patiešām īstenojam. Un tiem, kas piekritīs man, ka latvieši kā āriešu tautas, jeb kā no āra nākušas tautas,
pirmsākumi nav meklējami uz planētas Zeme, jeb kā mēs teiktu pasaulē, bet pasaulē mēs esam ieradušies no ārienes, kā āriešu tauta, jeb konkrēti mēs balti esam nākuši no gulda zvaigznāja. Šajā gadījumā es teiktu, ka ūsiņš ir tas, kas ir atvedis mūs uz planētu Zeme, jeb kas mūs ir ievedis pasaulē. Līdz ar to ūsiņš gan kā saules vedējs, tātad gaismas dievs, gan kā mūsu pirmsences ir ārkārtīgi nozīmīgs un būtu godājams kā viens no svarīgākajiem latviešu dieviem, iespējams svarīgākajiem.